Mans vārds ir Normons, un šis ir mans MyFitness stāsts. Bieži vien man fiziskās aktivitātes bija tad, kad sanāk brīvais laiks, līdz brīdim, kad sapratu, ka tas ir par maz. Un tas sākās šie meklējumi. Es biju aizgājis vairākām grupu nodarbībām, izmēģināju dažādu veidu un nokļuvu līdz crossfittingam. Un šī grupa bija tāda, kur treneris no tevīm prasa visu, ko tu vari izdarīt. Šis grupu nodarību veids man kļuva jau par hobiju, bet nav svarīgi tikai treneru kvalifikācija un prasmes, bet ir svarīgas arī šī atgriezniskā saite, ko viņš var dot. Es zināju, kāds ir mans progress, es zināju, kādas kļūdas esmu pielaidis un varēju tālāk attīstīties. Un pamazām man dzīve mainījās, ritms mainījās, miegs uzlabojās. Man ikdienā nebija jādomā, vai man pietiks spēka, bet spēks kļuva pa fonu manai dzīvei. Un tā pamazām viss arī ienāca manā ģimenē. Mēs bērniem vairāk nestāstījām, kas ir fiziskās aktivitātes, bet kopā ar viņiem gājām sportot. Un mums tagad 2 reizes nedēļā šīs treniņu dienas. Un tagad mums arī katram savi mērķi, bet tas kopīgais mērķis, tas, ka mēs bērniem esam parādījuši, ka fiziskās aktivitātes nav svētki, bet tā ir ikdiena. Spēks var būt kā mērķis, arī spēks ir kā daļa no tavas ikdienas.